SIA Kill & Baltic atrodamies šeit jaunajā mūsu ražotnē, kur mēs ražojam saliekamā dzelzbetona elementus. Ko nozīmē saliekamais dzelzbetons? Tas nozīmē, ka sienas panelis ir izgatavots šeit ražotnē, kontrolētā vidē, ar gatavu iestrādātu siltumizolāciju, gatavu ārējo fasādes apdari, iestrādātiem elektrības kanāliem. Tad tas ir pilnībā gatavs sienas elements, kur atliek tikai ievietot logu, finiša špakteli iekšsienai, un principā šis te sienas elements ir gatavs. Tie reāli ieguvumi, izvēloties šādu tipu veidu mājas, tiek saņemts ļoti kvalitatīvs mājas risinājums. Ir garantija, ka šīs mājas sienas būs energoefektīvas, kalpos ilgi. Mēs piedāvājam dotajā brīdī 3 tipveida projektus, kas ir zviedru projekti, kur mēs varam droši garantēt, ka viņi strādā, ka plānojums ir labi izstrādāts, visi mēzglu risinājumi ir labi izstrādāti, ļoti daudz mēzglu optimizēti, saglabājot kvalitāti, bet optimizējot izmaksas. Nu ko, iesim aplūkot ražotni. Nu ko, esam nonākuši mūsu jaunajā ražotnē, kur mēs izgatavojam sienu paneļus. Mēs izgatavojam šeit arī cokola elementus, pamatu elementus, kolonas, pārsedzes, kāpnes, visu veidu dzelzbetona izstrādājumus saliekamā. Šajā ražotnē mums ir 10 paceļamie hidroliskie darba galdi ar apsildu un vibrāciju. Un tas process notiek sekojoši. Tad mēs pēc rasējumiem izliekam uz darba galda veidnes, sagatavojam armatūras sietu. Pēc tam saliekam arī visas nepieciešamās ieliekamās detaļas, kas var būt celšanas cilpas, celšanas ankuri, metinājuma plāksnes, elektrības kanāli, jebkas, kas nepieciešams, kas ir norādīts projektā. Tad liesim betonu, liksim siltumizolāciju, atkal armatūru, atkal, ja nepieciešams, kaut kādas ieliekamās detaļas, un tad pēdējais slānis ir betons. Šajā rūpnīcā mēs varam izgatavot 10 metrus garu paneli, kurš ir 4 metrus augsts un līdz 18 tonu svaram. Atrodamies pie Villa Danne, kas ir mūsu uzņēmuma demo māja. Šis ir viens no populārākajiem modeļiem Zviedrijā. Dzīvojamā platība ir 129 kvadrātmetri. Mēs šo demo māju sākām būvēt visnepateicīgākajā laikā, kas ir ziemas laiks. Pamatu izbūvēja mums aizgāja mēnesis laiks, un no sākuma līdz samontētām sienām pagāja pusotrs mēnesis. Sienas samontējas 1 dienas laikā, un līdz jumta apakšklājam mēs tikām 2 nedēļu laikā. Šeit mēs esam izveidojuši ekskluzīvu fasādes apdari, eksponēts betons ar koka struktūru. Mēs viņu tādu arī atstāsim, viņš tiks apstrādāts ar hidrofobu. Principā tas nozīmē, ka gadus 10 pie šīs te fasādes nav jāķerās klāt. Tad lūk, mēs atrodamies galvenajā lielajā viesistabā, kur mums ir augstie griesti. Un šī ir diezgan tāda paliela plaša telpa, kur ir virtuves iekārta ar saliņu. Mums ir zona atpūtai ar televizoru divāniņu un ēdamgaldu. Šī ir saucamā bērnu zona. Mums šeit ir divas bērnistabas, mums ir atsevišķa vansistaba un iespēja vai nu liela šī atpūtas zona bērniem vai spēļu zona, vai atdalīt kā 3. bērnistabu. Attiecīgi šajā te plānojumā mums ir 4 guļamistabas un 2 sanmezgli. Un tad iesim uz otru galu, uz vecāku zonu. Tātad mums vecākiem ir lielā vansistaba un lielā guļamistaba. Un blakus šeit mums ir tehniskā telpa, kur atrodas siltumsūkņi, veļas mašīnas, viss, kas saimniecībā nepieciešams. Šīs mājas risinājumi ir izstrādāti tā, lai maksimāli līdzinātos LEGO efektam. Tad mēs mēģinām visus elementus, visas detaļas, kopnes, visu standartizēt, lai tas būtu maksimāli ekonomiski izdevīgi. Un maksimāli ekonomētu gan montāžas un izbūves laiku, gan arī materiāla izmaksas.